Labvakar, mīļotie! Šodien brīnišķīgajā vakarā es apsveicu sievietes, jūs jaukajā dienā, 8. martā, un gribētu, man atnāca tāda doma, un es pats to arī sapratis, un arī es tā domāju, un tā arī ir. Kas var būt lielāks par mīlestību? Kas var būt vērtīgāks par mīlestību? Ienāca tā doma, ja ir tev kāds, kas tevi, mani mīl, kas var būt lielāks par to? Vai ir kaut kas lielāks par vārdu mīlestību un tā sajūta, kas ir mīlestība? Es esmu jau diezgan nodzīvojis cilvēks, un es zinu vienu, ka lielāka un augstāka par mīlestību nekā nav. Un ja Dievs tā ir mūs mīlējis, mūsu tētis, kas mūs ir tā iemīlējis un atdevis savu vienpiedzimušo dēlu, tad cik daudz viņa ir lielāka par cilvēcisku mīlestību, par šo te savstarpēju cilvēku mīlestību. Viņa ir tik dārga, viņa tik spēcīga ir, ka nekas nevar līdzināties tai. Neviens zelts, neviens sudrabs, neviens briljants, nevis dārgākā manta uz šīs zemes nevar būt līdzināties ar mīlestību. Mīlestība ir bezvērtīga. Es esmu to novērtējis un par vēlu esmu novērtējis. Diemžēl manā dzīvē ir bijis tā, ka ir grūti laiki bijuši, kad man nav izdevies atrast to īsto cilvēku, kas mani varēja mīlēt un mīl patiesi. Jā, man bija, bet viņi ir aizgājis mūžībā, un tas cilvēks patiesi man mīlēja, un es to nenovērtēju savā laikā. Es tagad to, pēc daudz gadiem, vairāk nekā 20 pāri gadiem, es tagad tikai to sāku saprast, un ja es varētu atgriezt to atpakaļ, es atgrieztu, bet tas nav iespējams. Tāpēc vērtējiet, mīļie, dārgie brāļi, māsas, vērtējiet šo mīlestību. Tiešām par viņu lielāka nekā nav. Mēs varam iegūt zeltu, sudrabu, briljantus, visu, ko varam iegūt. Bet patiesu mīlestību viņu nav iespējams iegūt. Viņu var tikai atrodot to otro cilvēku, var un vajag novērtēt, ka tev ir kāds, kas tevi mīl, kas tevi patiesi mīl. Es nerunāju tagad dotajā brīdī par Dievu, kas tevi mīl, viņš tā mīl mūs, ka es saku, atdevu savu dēlu Jēzu. Tā arī ir milzīgākā mīlestība, tā ir agape mīlestība, kas ir beznosacījuma mīlestība. Bet ja ir mūsu starpā cilvēki, ģimene, kur ir atradusi viens otru, es jūs lūdzu novērtējiet to. Es saku, es esmu pazaudējis to šo mīlestību, esmu pazaudējis, un es ļoti nožēloju, ka es savā laikā to nenovērtēju. Nezaudējiet šo mīlestību jūsu starpā. Dariet visu iespējamo, lai tas nepazūd, tāpēc, ka nekā vērtīgāk par to nav. Es vēlreiz atkārtošu daudz šajos video, ka mīlestībai nav vērtības. Ja tu reiz atrad, tur to vairāk kā zelta un sudraba, tur vairāk kā briljants, tur vairāk par visu pasaulē. Labāk pazaudiet jebko, bet nepazaudiet šo mīlestību, šo brīnišķīgo sajūtu pret Dievu, pret cilvēkiem, pret savu sievu, vīru, pret bērniem. Jo nav nekā vērtīgāk. Kas var būt vērtīgāk? Šī pasaule meklē mīlestību. Mums ir viņa dot par velti no Tēva, kas mūs ir apsargā, aizsargā. Svētais gars, kas mūs ir iekšā, kas mūs sargā, kas mūs glāb no neskaitāmām problēmām, no neskaitāmām lietām, kas mūs uzbrūk. Ja nebūtu svētā gara, mēs sen būtu prom jau no šīs zemes. Paskatieties apkārt, cik daudz ir nelaimīgi cilvēki, jo viņiem nav šīs mīlestības. Šī daktora laikmetā, kad ir tik daudz visa kā pārsātināts, viss internets ir visu ko. Pārsātināts ar nepareizām lietām, vairs nav vērti
mīlestībai, vairs nenovērtēt cilvēku un nesaprot, kas tas ir vispār mīlestība. Viņi var tikai atrast pie Dieva, viņi var atrast pie tēta, kam ir tiešām milzīga mīlestība. Un es saku, tā ir milzīgākā laime, ja ir vīrietis un sieviete atraduši viens otru, brālis un māsa ir atraduši viens otru un iemīlējuši viens otru. Vērtējiet to, vērtējiet vairāk par visu to pasaulē. Es jums to ar visu atbildību varu pateikt, ka tiešām, ja es varētu atgriezt to laiku atpakaļ, kur es pazaudēju, nenovērtēdams, tāpēc, ka es pats nebiju dziedināts, es nesapratu šo vārdu mīlestību. Tajā laikā, kad es dzīvoju, nebija vispār sapratnes par mīlestību. Tagad mēs esam izskolot, mēs varam atrast jebko par visu ko. Bet mūsu laikā tas tā nebija. Un ja es varētu atgriezt, es atgrieztu atpakaļ, bet es to nevaru vairs atgriezt. Tāpēc es jums lūdzu, mīļie, vērtējiet, novērtējiet, ka jūs kāds mīl. Mani mīl tēvs, un es to ļoti vērtēju, tāpēc, ka nav lielākas vērtības par to. Nav. Un nekad nebūs. Tas ir visa pamats, visa sākums. Visa pasaule radās tikai no mīlestības. Viss radās no mīlestības. Viss radās dēļ mums un priekš mums, kā viņa bērniem, kā mūsu mīļotā tēva bērniem, kuriem viņš ir iedevis visu. Tāpēc es gribu lūgt un pateikt, paldies, ka jūs esat, ka jūs tiešām mēs varam dalīties draudzē ar visām šīm lietām, ka mēs varam vērtēt viens otru un mīlēt viens otru. Un es novēlu šajā brīnišķīgajā dienā katrai sievietei būt mīlētai no visas sirds, ar visu dvēseli. Esat svētīts, dārgās māsas, sievietes, meitas un visas pasaules sievietes. Esat svētīts.